Sveicināti! Lai sekmīgi veiktu kravu pārvadājumus, dzelzceļa uzņēmumiem vajadzīgas ne tikai lokomotīvas un sliedes, bet arī kravu vagoni un platformas. Valsts uzņēmumu Latvijas dzelzceļš rīcībā ir vairāk kā 6700 kravas vagoni. Tomēr tie pakāpeniski noveco. Tieši tādēļ uzņēmums mērķtiecīgi strādā, lai tos atjaunotu vai iegādājas jaunus. Latvijas dzelzceļš un tā meitas kompānija LZ Cargo ir pieņēmusi strateģisku lēmumu ik gadu iegādāties 300 līdz 400 jaunus kravu vagonus, lai līdz 2020. gadam uzņēmuma rīcībā būtu jauns, atjaunots un tirgus prasībām atbilstošs kravu vagonu parks. Investīcijas šajā programmā sasniedz miljoniem latu. Tomēr tikai tā kompānija varēs nodrošināt konkurētspēju arī nākotnē. Šogad iegādāts 300 jaunas kravu platformas. Arī decembra sākumā notiks atklāts konkurss par vēl 100 jaunu kravu platformu iegādi. Liela daļa vagonu, apmēram 50%, ir sasnieguši 30 gadu vecumu, kad faktiski būtu jāpārtrauc viņu eksploatācija, kad viņu remonts ir dārgāks nekā jaunu vagonu iegāde. Šajos pēdējos 5 gados mēs esam iepirkuši 1866 vagonus, kas nozīmē vidēji 300-400 vagonu gadā. Jāteic, ka es gan nedaudz esmu skeptisks, vai mums to ilgtermiņā izdosies veikt, ja turpināsies šī dividendžu izņemšanas politika, kas šogad ir 82% dividendži tiek ieskaitīti valstī. Jā, kādu laiku tā neapšaubām 2-3 gadus var turpināt, bet tā noteikti ilgtermiņā kompānijai apdraud šo investīciju programmu veikšanu. Skaidrs, ka dzelzceļam ir jāpērk jauni kravu vagoni, jo tas ir jautājums par ilgtermiņu konkurētspēju. Tomēr salīdzinot ar citām reģionu valstīm, Latvijas dzelzceļš arvien iepērk par maz vagonu. Lielie ceļi vairāk vai mazāk ir sakārtoti. Tomēr mazākas nozīmes ceļi ir pilni lielām bedrītēm. Ziema tuvojas, un lielais sniega daudzums radīs milzu problēmas autovadītājiem un ceļu uzturētājiem. Mēs aicinām jūs sūtīt bildes ar bedrēm un ceļu posmiem, kam nekavējoties ir vajadzīgs remonts. Smagākos gadījumus parādīsim mūsu raidījumā un atbildīgajām amatpersonām. Bildes sūtiet uz ekrānā redzamo e-pasta adresi vai adresējiet mums Twitterī. Novembra beigās beidzot tika pieņemts Eiropas Savienības budžets turpmākajiem 7 gadiem. Tas iezīmējis kādu būtisku cīņu Latvijas transporta nozarei. Cīņu par tiesībām ieguldīt šo naudu transporta infrastruktūrā. Nākamajā 7 gadu plānošanas periodā Latvijai no Eiropas Savienības daudzgadu budžeta būs pieejama vairāk nekā 7,48 miljardi eiro, jeb 5,26 miljardu latu. Latvijas provizoriskās iemaksas Eiropas Savienības budžetā būs 1,86 miljardi eiro. Uz katru Eiropas Savienības budžetā iemaksāto eiro Latvija atpakaļ saņems vismaz 4 eiro. Tādējādi Latvija ir 4. lielākā neto saņēmēja starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tomēr viena cīņa Latvijai vēl ir priekšā. Lauvas tiesu no šīs naudas Latvija grib ieguldīt ceļu un transporta infrastruktūras uzlabošanā. Eiropas komisija ar to nav mierā. Viņi ierosina samazināt investīcijas transporta infrastruktūrai. Lielākās pretenzijas ir par naudas ieguldīšanu ostās, lidostās un lauku ceļos, ar ko nav mierā Latvijas puse. Kā šīs cīņas beigsies un ko par to visu saka Latvijas transporta nozarē strādājošie eksperti? Šī jaunajā plānošanas periodā Latvija ir paprasījusi vairāk naudas tieši infrastruktūras attīstībai, jo mēs uzskatām, ka infrastruktūras attīstība ir pamats tautsaimniecības attīstībai. Un tas ir gan ceļiem, gan ostu attīstībai, gan dzelzceļa infrastruktūras attīstībai. Kopējā diskusija ir par 185 miljoniem eiro. Un mēs noteikti no viena no projektiem neatteiksimies. Tā mūsu pieeja ir tāda, ka mēs varam samazināt kopējo līdzfinansējumu intensitāti no Eiropas Savienības un paredzēt lielāku valsts budžetu, pašvaldību budžetu, lai visus šos projektus varētu īstenot. Mēs neprotam pietiekoši plaši izlasīt un aizstāvēt šo savu viedokli, izmantojot šīs frāzes, kas ir Eiropas Savienības dokumentos. Tur nav uzrakstīts, ka transportam drīkst tērēt, piemēram. Ja?
Bet tur ir uzrakstīts, ka var tērēt tur inovācijām, zaļajam transportam, īsajiem jūras pārvadājumiem un tā tālāk. Kādā veidā mēs ar šo te naudu darbojamies? Mēs faktiski šo naudu ieliekam infrastruktūrā, un tad ir jautājums, vai šī nauda kaut ko dod atpakaļ, vai mēs no viņas kaut ko saražojam, vai mēs viņu faktiski iztērējam. Jo katrs atjaunotais ceļa kilometrs, tā nav garantija jaunām darba vietām vai kaut kādam ienākumu pieaugumam. Caur šīm inovācijām mēs varam radīt pievienoto vērtību, naudu, faktiski no šīs naudas ģenerēt jaunu finansējumu, kuru tad mēs varam ieguldīt pēc tam jau nacionālā līmenī, ceļos, ostās un tā tālāk. Kā redzams, cīņa par budžeta izlietojumu vēl nav galā. Ceļu sakārtošana ir galvenā prioritāte. Vai Eiropa to sapratīs? Mums atliek cerēt, ka Latvijai izdosies pierādīt savu taisnību. Kā beigsies šī cīņa, mēs parādīsim kādā no turpmākajiem raidījumiem. Atā!